Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika, un šajā video es jums gribu parādīt, kā es noraucu stīgā noraukšanā ar lāpāmās adatas palīdzību. Jums vajadzēs lāpāmo adatu ar apaļo galu. Viņas var iegādāties dažādas, koka, plasmasa jeb metāla. Lūk, man ir 3 šādas metāla, kas tika iegādātas kādā rokdarba veikalā par nepilniem, man liekas, 3 eiro. Jūs redzat, šeit ir 3 izmēri, tātad mazā, vidējā un lielā, un arī acis viņām katrām ir lielāka, mazāka un arī izmēri. Un tad man ir 2 plasmasa. Man kaut kur mājās vēl ir dažas, bet jā, es jums gribu vienkārši parādīt, kā viņas izskatās. Un šīs es jau kādus gadus 5 atpakaļ biju pirkusi AliExpressā, un man viņas vēl joprojām ir. Un jūs redzat, viņas ir krietni izteiktāk lielākas nekā metāla. Tas viss ir atkarīgs, ko jūs plānojat, kāds ir jūsu adījums, vai tā ir resna bieza dzija vai smalka plāna dzija, jo ja jums ir smalka plāna dzija, tad jūs ar lūk šādām adatām nevarēsiet normāli izpildīt šīs darbības. Savādāk jums iztaipīsies valdziņa. Tātad jums vajag skatīties, kāda ir jūsu veida dzija. Man ir paraudziņš no Drops Merino Extra Fine, kas izskatās lūk šādi, ir 50 grami uz 105 metriem. Jūs redzat, kāds ir pavadiens, adiju 3,5 adatām, un jums tagad paraugam es ņemšu un izmantošu šo vidējo adatiņu, jo ar viņu man būs ērtāk jums parādīt. Tīšu jums, kā veikt noraukšanu, ja jūs adat adījumu aplī, tātad pieņemsim uz zeķu adatām vai uz apļa adatām. Apļa adats nozīmē adatas ar aukliņu, ja, jeb ar cilpiņu, citi vēl sauc. Un parādīšu, kad adījums ir plaknē, jeb kad jūs adat turp un atpakaļ rindas. Darbības ir vienādas, vienkārši ir daži tādi momenti, kuriem ir jāpievērš uzmanību. Tad, kad jūs esat uzadījuši savu valnīti, šī gadījumā tas ir valnītis 1x1. Ja jūs arī gadījumā adat valnīti 2x2, ja, tur pieņemsim 2 labīs, 2 krēliski, tad jūs pēdējo rindu izadat vienkārši 1x1, ja, tad 1 labiski, 1 krēliski pēdējo rindu, un tad jūs arī varēsiet to pašu noraukšanas principu izmantot. Un tad, kad jūs plānojat noraukt jūsu adījumu, šī gadījumā mēs viņu norauksim ar lāpāmās adatas palīdzību. Jums jūsu adījumam, jūs ņemat jūsu darba diegu un pirms jūs nogriežat diedziņu, jums konkrēti jūsu adījuma vietiņai, kur jūs gribat noraukt, ir jāpliek apkārt 2 reizes adījums. Tad jūs redzat, es nolieku provizatoriski 1 reizi un provizatoriski 2 reizi. Protams, man tagad tā nebūs viegli rādīt. Jūs apliekat apkārt, tas ir apmēram tas daudzums, cik jums vajadzēs noraukšanai. Pieņemsim, lūk, es esmu noraukusi sev manžetīti, jeb valnīti piedurknē, ja, un tad es arī šo darba diedziņu apliku 2 reizes apkārt tam momentam, kur es plānoju noraukt. Un šeit tieši tāpat jūs plānojat noraukt, jūs apliekat 1 reizīti un 2 reizīti un noraucat vismaz. Un nogriežat diedziņu, es domāju, vismaz man šādi tas palīdz. Un tagad es jums iesaku apskatīties, kā skatās valdziņi, ja? Kā skatās valdziņi, kā skatās uz apļa, uz adījumu aplī atdot, kā skatās valdziņi. Tātad jūs redzat, ka labiskais valdziņš skatās tā ka viņu gribētu tagad adīties priekšējās sieniņas, un krēliskais valdziņš skatās tā, ka jūs viņu tagad gribētu adīt aizmugurējās sieniņas. Te pašā laikā, kad es adu adījumu turp un atpakaļ, jūs redzat, man valdziņi skatās savādāk. Man labiskais valdziņš skatās tā, kad es viņu gribu adīt aizmugurējās sienīs, bet krēliskais valdziņš man skatās tā, ka es viņu gribu adīt aiz priekšējās sienīs. Tā ir tā būtība atšķirība, kas pa lielam ir tas faktors, lai kad jūs noraucat, lai jums ir skaista noraukšanas maliņa. Un vispareizāk, kad jūs norauksiet, ir jābūt tā, kā ir uz
adījumam aplī, kā ir. Protams, var gadīties, ka jūs adat tā, ka gan turpat pakaļ rindas, gan adot adījumu aplī, jums valdziņa skatās vienādi. Manā gadījumā tā nav, tāpēc, kad es adu aplī, es izedu savādāk valdziņas, kad es adu turpat pakaļ, es izedu savādāk. Un ja jums ir tāpat kā man, kad jums valdziņa lūk skatās šādi, bet vajag kā ir aplī, jums vienkārši tai rindai ir jānomaina virziens. Jā? Tad, protams, pirmo valdziņu, kur es vienmēr noceļu, viņam neko nevajag mainīt, un labisko valdziņu es lūk nomainu šādi, lai izskatās, ka es viņu gribu adīt aiz priekšējās sieniņas, bet krēlisko valdziņu es lieku šādi, lai izskatās, ka es viņu gribu adīt aiz aizmugurējās sieniņas. Jā? Un es vienkārši viņiem šādi paņemu. Arī, ja tas adījums man ir tāds, pieņemsim jakai, es paņemu un viņiem jau laicīgi nomainu virzienu, lai es zinu, ka manas virziens ir pareizs priekš noraukšanas. Un tagad jūs redzat, kad man adījumam, lūk, ir labiskais valdziņš, kad es viņu gribu izadīt tā kā aiz priekšējās sieniņas, jā, tā kā aiz priekšējās jūs redzat. Un krēliskais valdziņš, tā kā es viņu gribu aizadīt aiz aizmugurējās sieniņas. Un tieši tāpat man arī ir adījumam aplī, ja? Aiz priekšējās sieniņas es viņu tagad gribu izadīt, un krēlisko valdziņu tā kā aiz aizmugurējās sieniņas. Tad, kad jums tas ir, tad ķeramies klāt noraukšanai. Šis paņēmiens ir līdzīgs tā kā tubular bind off tehnikai, tikai šeit man likās, ka viņš ir nedaudz vienkāršāks un ērtāks. Es ielieku, lūk, dzīvu pavedienu lapāmās adats acē. Un viņā vajadzēs strādāt tikai ar 3 valdziņiem. Tātad, ja tubular bind off ir jāstrādā ar 4 valdziņiem, tad šī momentā jums ir jāstrādā ar 3 valdziņiem. Tātad, ja jūs tagad noraucat adījumu, kas jums ir adīts turp un atpakaļ, jums ir 2 valdziņi. Tātad, priekšējais valdziņš, kuru jūs pārsvarā vienmēr noceļat, un aizmugurējais valdziņš, kuru jūs pārsvarā vienmēr izadat krēliski. Un tad šī momentā jums tas pirmais valdziņš vienkārši ir jānoceļ, jo viņš jums īsti nav vajadzīgs tagad. Un tagad jūs redzat, jums ir labiski, krēliski, labiski. Labisko valdziņu mēs lūk šādi paņemam. Lūk, jūs redzat, ar adatu es duru priekšā, tā kā es viņu gribētu izadīt. Un izduru viņam cauri, tai pašā laikā es viņu noceļu. Tagad man iet krēliskais valdziņš. Krēliskam valdziņam es duru uz aizmuguri, jā, tad, lūk, šeit ir caurumiņš, lūk, un es duru uz aizmuguri. Man tas ir izdarīts. Tagad es eju atpakaļ pie labiskajiem valdziņiem. Jūs redzat, lūk, ir tas labiskais valdziņš, kuru mēs tikko nocēlām, un lūk, ir nākošais labiskais valdziņš. Tagad es ņēmu duru iekšā tajā labiskajā valdziņā. Lūk, skatāmies, kā skatās valdziņš, un duru uzreiz nākošajā. Jūs redzat šeit duru. Un šādi es to daru. Un tagad, lūk, ir mūsu krēliskais valdziņš. Es viņā duru no aizmugures uz priekšu, ja, tā kā sev virsū, ja tā var teikt. Un tad, kad es to izdaru, lūk, es viņā ieduru, savelku, un es noceļu nost gan to krēlisko, gan arī to labisko, kurā es biju likus diedziņa. Lūk, šādi tas izskatās. Un tagad ir jāstrādā šādi. Šī tā pirmā darbība. Tālāk turpināsies darbs pārsvarā tikai ar šiem valdziņiem. Tātad krēliskajā akal es ieduru no sevīm, ja? No sevīm es duru iekšā caur aizmugurējo sieniņu. Es viņā ieduru. Lūk, ir mans tas labiskais valdziņš, ar kuru es biju nocēlusi iepriekš. Es atrodu viņam to viņu sieniņu. Jūs redzat, lūk, ir valdziņš, un lūk, ir viņam tā sieniņa, tas valdziņš, ko jūs nocēlāt no tā viņa sieniņu. Jūs redzat? Es viņā ieduru un duru nākošajā labiskajā. Es to izdarīju. Tad, kad tas ir izdarīts, tad es duru krēliskajā valdziņā atpakaļ, no aizmuguras, ja, no aizmuguras, sev tā kā virsū. Lūk,
Un tad, kad es sāku vilkt, es noceļu nost krēlisko un labisko un pievelku. Jūs paši skatāties, cik stingri jūs gribat pievilkt, jo jūs stingrāk pievilksiet, jo viņš mazāk elastīgs būs, ja? Bet, es cenšos tā vidēji. Es parasti cenšos saprast, kas tas ir par adījumu, kuram es gribu kādu brīvumu. Un atkal, krēliskais valdziņš. Duram iekšā krēliskajā, no sevīm, ja iekšā krēliskajā. Ieduram iekšā. Lūk, ir mūsu labiskais valdziņš. Mēs viņā ieduram iekšā un tā pašā laikā duram arī nākošajā. Izvelkam caur diedziņu. Tagad ir mūsu krēliskais valdziņš. No aizmugures duram sev virsū. Un kad mēs pievelkam diedziņu, tā pašā laikā ņemam nost krēlisko un labisko un pievelkam. Jūs redzat, kā mums izskatās tagad? Un viņš ir elastīgs. Tagad atkal krēliskais valdziņš duram no sevis uz leju, jā. Iet labiskais valdziņš, atrodam labiskam valdziņam to viņu sieniņu. Lūk ir, duram nākošajā labiskajā. Cenšamies to darīt prātīgi, un ja jums ir garš diedziņš, piemēram, jūsu adījumam, tad daram tā, lai jums nekas nesapiņķerējās. Protams, jo garāks ir darba diedziņš, ar ko šūt, jo tas viss process tāds ilgāks ir. Tagad, lūk, atpakaļ ejam mūsu krēliskajā valdziņā, duram no aizmugures, un mēs to darot, ceļam viņus nost. Un atkal. Krēliskais valdziņš, atrodam labisko valdziņu, duram nākošajā labiskajā, krēliskais. Jā, un skatāmies, lai mums būtu vienlīdzīgas tas noraukšanas stingrums. Atkal krēliskais valdziņš, duram viņā iekšā, iet labiskais valdziņš, tad duram nākošajā labiskajā, velkam darba diegu, ejam krēliskajam valdziņam no aizmugures, pievelkam, noceļam abus nost. Un lūk, mums ir palikuši šitik daudz valdziņi. Pēdējie 3, tad krēliskais, tad iet labiskajā duram iekšā un labiskais, un atkal krēliskais. Un krēliskajā duram un ceļam nost. Un pēdējā es cenšos darīt to principu, kā tas būtu tā kā krēliskais valdziņš. Es duru no priekšas, tad es atrodu labisko valdziņu, duru viņā iekšā, un tad vēl aizmugurē. Un lūk, šādi es to daru. Un tad, protams, jūs jau vēlāk visus tos diedziņus noslēpjat, un tad neko baigi pateikt nevar. Un šeit arī, ja jūs redzat, lūk, mēs esam noraukuši mūsu adījumu elastīgajā paņēmienā ar lapāmās adatas palīdzību, un jūs redzat, cik viņš ir elastīgs. Jā, man arī pati dzija ir tāda elastīga, bet tas ir elastīgā noraukšana. Un lūk, šādi izskatās mūsu noraukums. Un tagad es parādīšu, kā tas ir jādara, ja jūs noraucat adījumu aplī. Arī paņemam adatā. Un lūk, ir mūsu valdziņi, un mēs sākam. Mēs noceļam, mēs ieduram lūk šādi labiskajā valdziņā, izvelkam mūsu darba diegu un noceļam viņu nost. Tagad iet mūsu krēliskais. Tieši tāpat duram no sevīm, ja, uz aizmugurējo sieniņu, izvelkam cauri. Tagad iet mūsu labiskais valdziņš. Ja, lūk, mēs redzam, lūk, ir mūsu labiskais valdziņš, ko mēs nocēlām. Aizceram aiz vienas sieniņas, duram nākošajā labiskajā valdziņā, pievelkam diedziņu. Krēliskajā valdziņā no aizmugures uz sevīm izvelkam diedziņu un noceļam nost. Abus divus valdziņus, labisko un krēlisko. Un tagad sākās tāds pats princips. Lūk, ja mūsu krēliskais valdziņus ieduram viņā, velkam darba diedziņu
Lūk, ir mūsu labiskais valdziņš, kuru mēs bijām nocēluši. Lūk, ir mūsu nākošais labiskais valdziņš. Izvelkam cauri. Lūk, ir mūsu krēliskais valdziņš. Izvelkam viņam. Un noceļam nost. Nu, tā kā man ir uz eķu adatām, tad man šis krēliskais valdziņš ir jāpārliek nākošajā, jo īsti tad nebūs ērti tālāk rādīt. Protams, uz apļu adatām ir daudzreiz ērtāk. Krēliskais valdziņš, ieduram viņā. Lūk, ir mūsu labiskais valdziņš, aiz viņu sieniņas. Nākošajā. Un krēliskajam aizmugurēs sieniņas, tātad no aizmuguras uz sevīm un noceļam nost. Un atkal krēliskais valdziņš. Ieduram labiskajā, ko mēs bijām nocēluši. Jūs redzat, ja? Jūs redzat, lūk, ir tas diedziņš, ar kuru mēs bijām nocēluši, un lūk, ir tas valdziņš, viņš skatās. Un jums vajag nevis šādi, bet jums vajag, lūk, redzēt, aiz vienas sieniņas iedurt. Un nākošajā labiskajā. Tā, un skatāmies, lai diedziņš smuks aiziet, un aiz krēliskā diedziņa pavelkam, noceļam nost. Nākošais krēliskais valdziņš, labiskais valdziņš ar labisko. Dažreiz tāpat trenēsties, un tad jau aizies. Īstenībā nav tik sarežģīti varbūt kā izskatās, un noceļam nost. Un lūk, atkal man ir krēliskais valdziņš, es viņu pārlikšu uz tās adatas. Lūk, krēliskais valdziņš, viņā ieduram. Krēliskais valdziņš, un te bišķiņi pa stipru laikam bija pievilkusi. Tā, ieduram. Krēliskajā. Un noceļam nost. Un atkal krēliski, labiski, labiskajā valdziņā un krēliski. Noceļam nost. Un mums palikuši pēdējie 3 valdziņi. Krēliski, labiski, ieduram nākošajā labiskajā, izvelkam cauri, krēliskajām aizmugurējās sieniņas. Un noceļam. Un tad, lūk, redziet, mums ir krēliskais valdziņš, bet starpā mums ir 2 labiski, un ar viņiem mēs arī strādāsim. Bet mēdz gadīties, kad vienmēr, kad tas ir pēdējais valdziņš, tad tas krēliskais, viņš tā kā pastiepjas tas pats valdziņš, tāpēc cenšamies kaut kā turēt, bet man vienmēr arī nav īsti viegli to darīt. Tad krēliskais. Lūk, ir mūsu labiskais noceltais, un lūk, ir mūsu pats pirmais labiskais, kur mēs nocēlam. Un viņam aiz vienas sieniņas arī aizķeram, izvedam, un lūk, krēliskajam cauri. Un noceļam pēdējo adatu, noņemam un savelkam. Un lūk, man ir viss noraukts, un tad beigās es aizmugurē to diedziņu tur paslēpju. Bet redziet, viņš man izstiepās. Tas tā ir vienmēr mana tāda problēma. Bet jūs redzat, lūk, mēs esam noraukuši arī adiem aplī. Jā, tas tāds sanāk man gredzens pirkstām īstenībā, ja tā godīgi, bet, nu, bet ar paraudziņu es ceru, ka jums pietika saprast. Jūs redzat, kā izskatās noraukšana, un viņa ir elastīga. Lūk, parādīju jums, kā noraukt adījumu. Gan adot turpat pakaļ, un kā adot adījumu pa apli. Ceru, ka jums šī metode noderēja. Un jā, paldies, un tā jau līdz nākošai reizei. Atā!